tad acis bieži. Jā, tātad, labdien, mani sauc Aņš Melderis. Esmu enerģētikas un vidas aģentūras enerģētikas un energoefektivitātes departamenta enerģētikas projektu nodaļas vecākais eksperts, un es atbildu par energo kopienu reģistrēšanu un šī reģistra uzturēšanu. Centīšos pieturēties pie tā semināra plāna, kas tika izziņots, un īsumā par pašām energo kopienām, sākot ar normatīvo bāzi. Energo kopienas regulē trīs normatīvi akti - enerģētikas likums, elektroenerģijas tirgus likums un energo kopienu reģistrēšanas un darbības noteikumi. Lai arī izskatās, ka noteikumi ir daudz un kopienu reģistrēšana ir varētu likties sarežģīta, patiesībā ir gluži pretēji. Būtiskākais akts ir energo kopienu reģistrēšanas un darbības noteikumi, kas vairāk ir kā instrukcija, kas būtu jālasa un jāskatās, reģistrējot energo kopienu. Tur tiešām viss ir detalizēti izstāstīts, kas ir jādara, kādai informācijai ir jābūt, un ja šai informācijai cauri, reģistrēšanās process būs salīdzinoši vienkāršs. Tātad par energo kopienām ir trīs dažādi elektroenerģiju kopienu veidi. Tātad atjaunīgās ir saistīti aktīvie lietotāji, kas ir mājsaimniecības. Tas ir līdz 5 mājsaimniecībām ar uzstādīto jaudu līdz 5 kW. Ir aktīvie lietotāji, kas rīkojas kopīgi. Tie ir šie lietotāji, kuri ir vienā nekustamajā īpašumā vai ēkā ar vienu pieslēgumu. Šie visi var darboties kā energo kopienas, bet tiem nav jāreģistrējas energo kopienu reģistrā. Tā kā visiem šiem lietotājiem ir jārunā ar savu elektroenerģijas tirgotāju, jāslēdz elektroenerģijas kopīgošanas līgums, jāvienojās atsevišķi un jākopīgo elektroenerģiju. Par visiem pārējiem, kas ir energo kopienas, kas vēlas kopīgot elektroenerģiju Latvijas teritorijā vai kopīgot siltumenerģiju ierobežotā teritorijā, kur nav klāta centralizētā siltumapgāde, tiem ir jāreģistrējas energo kopienu reģistrā. Bet koncentrēsimies uz elektroenerģijas energo kopienām, ko ir nodibināt visātrāk, vienkāršāk, bez nekādām izbūvēm, vienkārši slēdzot līgumus. Tā. Lai dibinātu energo kopienu, tā vienmēr būs juridiska persona. Tā būs biedrība, tas būs SIA vai jebkurš cits nodibinājums. Šajā nodibinājumā vai biedrībā var darboties juridiskas personas, var darboties fiziskas personas, kā arī publiskas personas, piemēram, pašvaldības un tu uzņēmumi. Lai to izdarītu, ir vajadzīgi dažādi, vairāk dokumenti. Jāveic vairākas darbības, un tas arī ir aprakstīts šajos te energo kopienu dibināšanas vai energo kopienu reģistrēšanas un darbības noteikumos. Tātad vispirms ir jāizveido šī pati energo kopiena, jādibina kopiena kā biedrība, ir jābūt dalībnieku sapulces lēmumam un ar šo te, un jāsagatavo energo kopienu statūti. Viss, kas šajos statūtos un lēmumā ir jāraksta, ir aprakstīts šajos noteikumos,
Un šie dokumenti ir jāiesniedz uzņēmuma reģistrā un jādibina šī kopiena. Es saku, ka ir jāreģistrējas uzņēmuma reģistrā, jo tas ir visvienkāršākais veids, kā to izdarīt. Nu, it kā to var darīt arī esoša juridiska persona ar esošiem biedriem, bet tas ir tikai tajā gadījumā, ja visi šie biedri vēlas kopīgot elektroenerģiju. Elektroenerģiju nevar kopīgot ar biedriem, kuri ir ārpus šīs biedrības vai sijā, vienalga. Tad, ja kopīgotāju sastāvs un esošās biedrības sastāvs ir atšķirīgs, nu, tad varētu rasties sarežģījumi. Tātad, ja šī te kopiena ir dibināta uzņēmuma reģistrā, var sākt reģistrēties energokopienu reģistrā. Ir divi, ko es aizmirsu pateikt, ir divi svarīgi soļi šo energokopienu reģistrēšanā. Pirmais ir jānoreģistrējas energokopienu reģistrā, un otrs tikai tad, kad šī reģistrācija ir pabeigta, mūsu lēmums ir pieņemts, tikai tad var sākt slēgt kopīgošanas līgumu ar elektrības tirgotāju. Tātad es mēģināšu parādīt ekrānā, kā tas notiek. Lai šie te uzņēmumi reģistrētos kopienu reģistrā, ir tā, ekrāns parādās. Es pieņemu, ka ekrāns parādās. Ir jāreģistrējas reģistrēt caur ERIS sistēmu. Šī sistēma ir energoresursu, kā bija, šī te energoresursu informācijas sistēma, bet tur var nokļūt caur būvniecības informācijas sistēmu, jo sākotnēji šo sistēmu uzturēja Būvniecības valsts kontrolas birojas, joprojām arī uztur, bet, nu, ceļš būs šāds. Tātad, jānokļūt šajā te Būvniecības informācijas sistēmā, adrese ir bis.gov.lv, tad kā reģistrēts uzņēmums ir jāpieslēdzās, ir šeit rādīšu pamācību, jo pats es neesmu juridiska persona un tāpēc izmantošu esošo pamācību. Tātad ir jāpieslēdzās šajā sistēmai un uzreiz automātiski tur ieejot caur Latviju LV, varēs izvēlēties it kā privātpersonu vai kā juridiska persona. Izvēlamies juridisku personu, kas būs šī energokopiena, un būs šeit poga pieslēgties ERIS. Kad pieslēdzamies ERIS, tad vienkārši ir jāizvēlās šeit sadaļa energokopienas. Atkarībā no tā, kāds uzņēmums vai biedrība ir dažādas citādas iespējas, bet runājam tikai par energokopienām. Tad, kad tur esam nonākuši, sākās pats reģistrācijas process. Es parādīšu arī, kā tas notiek uz neeksistējošā uzņēmuma bāzes. Tad lidās, kamēr sistēma pārslēdzās. Kā piemēru es paņemšu vēlreiz jāparāda ekrāns. Uz piemērs būs
esošs tirdzniecības uzņēmums, bet dati nav patiesi, un tas vienkārši ir kā paraugs. Ja vēlamies sagatavot datus priekš energokopienas, ja kaut kas ir mēģināts darīt, nu, būs poga izveidot energokopienu, un šie te parādīsies tāds loks. Šie dati, kas tiek prasīti, ir energokopienu reģistrēšanas noteikumu 57. punktā aprakstītā informācija. Tur ir parādīts, uzrādīts viss saraksts ar informāciju, kas ir jānorāda priekš reģistrēšanās, un tas viss ir redzams šajā lapā. Liela daļa aizpildās automatiski, izņemot kontaktu informāciju, tad tiek norādīta, kāda veida energokopiena tiek veidota. Tas ir elektroenerģijas kopiena vai atjaunojamās enerģijas kopiena. Atjaunojamās enerģijas kopiena ir siltumenerģija. Tātad, ja mēs pieņemam, ka veidosim elektroenerģijas kopienu, mēs norādām, vai mums būs fiziskās personas. Ja ir fiziskās personas, mēs norādām tikai skaitu. Fiziskās personas dati netiks norādīti. Ja ir juridiskās personas, tad lejā atverās loks, kur ir šīs te personas jāievada. Pieņemsim, ka mēs ievadīsim 2 fiziskās personas un būs vairākas juridiskās personas. Lai reģistrētu kopienu, vispirms ir jānorāda informācija par iekārtām. Šīs ir ražošanas iekārtas, un uzrakstam visu informāciju par iekārtām, kas ir nosaukums, gads, iekārtu veids, adrese, uzstādītā jauda un plānotais ražošanas apjoms gadā. Vēl pie piezīmēm man ir lūgums norādīt šo iekārtu EIK kodu. EIK kods ir tieši pieslēguma adrese tādā formātā, kā to atpazīst sistēmas operators. Jo par šiem objektiem mēs prasīsim informāciju vēlāk. Bet to mēs prasām sistēmas operatoram, un lai viņš zina, par ko ir runa, tāpēc ir šis kods. To kodu var atrast, piemēram, sadales tīklā portālā, atverot savu līgumu, tur šie te visi objekti parādās. Tas ir 12 vai cik zīmju kods, vienkārši iekopējiet pie katra objekta. Un viņš var pievienot ar vien vairāk un vairāk. Ja? Tas ir, lai dibinātu šos te. Tad mēs pievienosim arī energokopienas dalībniekus, juridiskas personas, lai tālu nemeklētu, mēs ievadīsim to pašu juridisku personu, ievedam reģistrācijas numuru, un uzreiz tiek parādīts arī šis te ielasās automātiski uzņēmuma nosaukums. Tas būs arī kuru numuru, jo šie dati nāk no uzņēmuma reģistra. Pie pievienotiem dokumentiem ir jāpievieno dalībnieku lēmums reģistrēt energokopienu un statūtu kopiju. Mēs pievienojam vienu. Jā, nav dokumentu, ko pievienot, bet mēs viņu pievienojam, un tad viņš arī šeit parādīsies. Šiem 2 dokumentiem ir jābūt. Dokumentos ir jābūt informācijai, kas tiek prasīta noteikumos. Lūdzu izlasiet, tas ir 53. punktā rakstīts, kam tur ir jābūt, kādiem tur ir noteikti, pie kā, ko mēs esam redzējuši, kur kļūdās iesniedzēji, tad tas ir pie mērķiem nenorāda vajadzīgo, vienkārši ir pārāk vispārīgi. Bet ir jābūt atsaucēji uz kaut ko, vai nu konkrētu mērķi, vai atsaucēji uz enerģētikas likumu, tur norādītajiem mērķiem. Un
tas pagaidām arī ir viss. Es varu pievienot vairākus uzņēmumus. Kā es jau teicu, fizisku personu dati netiek prasīti. Es pārbaudu un saglabāju, un man uzreiz tiek norādīts kļūdas, ja kaut kas ir. Šajā gadījumā kļūdas tika pieļauts apzināti, ka ir ļoti daudz, ir pietiekami daudz nepilnību. Ja es ievadītu jaudu, nezinu, 50,000 megawatu, manuprāt, arī vajadzētu būt kļūdai, jo tik lielu nedrīkst norādīt. Jā. Uh, tā, kas vēl? Tad, kad šī te informācija ir ievadīta un viss ir pareizi, jūs viņu iesniegsiet, es saņemšu informāciju, ka ir šāds te iesniegums sagatavots, izskatīšu un pieņemšu lēmumu, kuru nosūtīšu jums uz e-adresi, un tas lēmums būs arī šajā te pat sistēmā. Un pēc tam gan ir jāiet pie elektroenerģijas tirgotāja, jāsaka, esam reģistrējušies un jāslēdz šo te kopīgošanas līgumu. Tad, kad šis te kopīgošanas līgums parakstīts, jūs uzsāksiet šo te kopīgošanas procesu. Par to arī ir jāinformē mūs, Enerģētikas vides aģentūra vai EVA, vai nu atsūtot šo te kopīgošanas līgumu ar paziņojumu, vai arī ievedot informāciju šeit. Ja kaut kas mainās, dalībnieku skaits vai sastāvs vai objektu skaits, to arī visu var labot, ievedot informāciju šeit vai atsūtot mums pa e-pastu. Kas vēl? Lai reģistrētu, tas arī ir viss. Bet, lai noslēgtu līgumu, ir vēl jānorāda objekti, kuros tiks patērēta šī elektrība. To arī var norādīt, pievienojot papildus iesniegumus. Šeit pievienojumi dokumenti, vienkārši norādot informāciju, kuros objektos tiks patērēta elektroenerģija, vienkārši sarakstu ar EIK kodiem. Neko vairāk mums nevajag. Jā, un šeit arī būs informācija par to, vēlāk par veiktajiem pārskatiem, ko mēs pārbaudīsim. Tad jums būs jāizsniedz šis te ikgadējais pārskats, gadījumā, ja tas tiks prasīts. Kaut kā tā. Šis pārskats katru gadu mēs iesniedzam, līdz kuram datumam ir jāiesniedz, tas nozīmē par iepriekšējo gadu, jā? Tas ir līdz martam, un tad mēs līdz jūnijam viņu pārbaudam. Jā, un jūs pārbaudat, vai ir iztērēti šie te 80% pašpatēriņam, ko paredz noteikumi. Jebko jūs pārbaudat? Mazliet savādāk. Mēs prasīsim informāciju sistēmas operatoram par visām energokopienām, un tikai tad, ja šie te, ja netiek iztērēti 80% no saražotās elektroenerģijas, tad mēs pārbaudīsim, vai tas tā peļņa, ja tāda ir, tiek izmantotā enerģētikas likumā paredzētajiem mērķiem. Tur mērķi arī ir vispārīgi, tur energoefektivitāte, vidas uzlabošana un tam līdzīgi. Bet šobrīd fokus ir uz to reģistrēšanos, ko es gribu pateikt, tas tiešām ir salīdzinoši vienkāršs process, īpaši tad, ja jūs piezvanat uz aģentūru, uzdodot konkrēts jautājums, mēs varam kopā iziet visu procesu un varat sākt darboties. Vai būs jūsu mājaslapā vadlīnijas vai kaut kādi apraksti vai soļi ar ekrāna šāviņiem, kur un kā un kas ir jāievada? Jo, piemēram, par piezīmēm, vai visi sapratīs, ka tur ir jāievada 12 ciparu kods? Kur to meklēt?
To mēs pagaidām vēl neliksim, jo šī sistēma ir radīta pirms noteikumu izsludināšanas vai sagatavošanas. Viņi bija gatavoti balstoties uz to brīdi esošo projektu, bet pēc tos noteikums apstiprināja vēl gadu vēlāk ar vairākām izmaiņām, līdz ar to tā sistēma līdz galam nu, vēl neatbilst. Tad, kad veiksim izmaiņas sistēmā, noteikti būs arī vadlīnijas mājaslapā. Bet mājaslapā ir informācija par energokopienām. Ja kaut ko vajag, tad to var viegli atrast. Galvenais, ja tur ir kontaktinformācija. Tātad, ja mēs ejam enerģētikas un vidas aģentūras mājaslapā, ir enerģētikas sadaļa, uzspiežam energokopienas, un šeit būs visa aktuālā informācija. Ja, šeit ir pagaidām apraksts par to, kas ir kas, bet par reģistrāciju būs tad, kad sistēma būs līdz galam sakārtot. Labi, paldies. Ir skaidrs tik tālu. Pie dalībniekiem tad vēl mēs ievedam juridiskas personas ar reģistrācijas numuru un automātiski izlec nosaukums. Un par fiziskām personām mēs tikai augšā ieķeksējam un Tikai norādam skaitu. ciparu un Jā. viss. Mhm. Un kur mēs ražojam, to mēs uzrādam augšā, un kur patērējam, attiecīgi visos patērējam dalībniekos. Šeit šie objekti noteikti arī kaut ko patērēs. Nezinu, ja viens būs panelis, un otrs būs nezinu, koģenerācijas stacija. Bet tas, ko es aizmirsu pateikt, šeit vēl nav ievietotas uzkrājušās baterijas. Tur mēs norādām cits. Baterijas tātad akumulācija iet Jā. zem cits. Jā, jo, kā jau teicu, sistēma bija agrāk nekā noteikumi. Jā, bet tad plānotais saražotais enerģijas apjoms, tad kas tur būs? Viņa jau neģerē, viņa akumulē. Tad ko mēs tur uzrādām? Tur norādām to apjomu, ko ir paredzēts nodot tīklā. Jo baterijas arī pēc tam var būt tā, ka pēc tam kļūst kā patēriņa objekts kādam privātam mājā. Ja. Labi. Skaidrs tik tālu, vai kādam vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, tad paldies. Un šīs ieraksts un apraksts un visa informācija tiks publicēta Latvijas Lauku fóruma mājaslapā un mūsu YouTube kontā, tā lai vienmēr visiem tā būtu pieejama. Ieliksim arī, Anč, drīkst arī tavu telefonu numuru, tu esi kontaktpersona, vai ne, šim visam pasākumam? Esmu kontaktpersona, ielieciet, jā, telefonu numuru un uz saziņu. Jā.